ieslēgts un telefons klus ļauj pie tevis man šovakar nākt. Gribu mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu sākt. Tāls ir zvaigznes ceļš, uz kurieni tev mani vēst. Pat taciņu mazu gargauju, vai pasaulē loku mēst. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Teic, ziemeļu vējš, no kurienes manī tāds spīdz. Pēc negaisa vienmēr būs saule, pēc nakts vienmēr rīts. Un tu, uguns, kurs kvēls, ar tevi man sildīt un degt. Redzēt piesākā tumsā, vai vainagos pāri lēkt. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Pielieku soli tuvāk un jūtu, ka tur esi tu. Kaut varētu vienmēr tā stāvēt starp mirkli un mūžību. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Neviens to nedziedās. Neviens to nedziedās. Sveiki, dārgie VVG draugi, skolnieki, skolotāji. Šodien mēs intervēsim 10. A klases skolnieku Imantu Kreičmanu. Sveiks, Imant! Sveicinās Roberts Kārkuņa Jaunskungs. Nu, pastāst mazliet, ko valsts svētki nozīmē priekš tevis? Priekš manis te nozīmē, es pat nezinu, priekš manis, ko te nozīmē īsti. Tās ir dienas, kā mēs pieminam latviešu varoņus, latviešu varoņu darbus, Latvijas neatkarības proklamēšanas dienu. Man tev kaut kas tāds svarīgs, ko tu dari, īpaši valsts svētkos? Nu, es dzirdu korī, vienīgais kāram neko nedzird, tas nav baigi ideāli. Un, nu jā, un es saugāju šo te nozīmīgi, kas, manuprāt, neko neizsaka. Un es eju apgājienos katru gadu. Tu esi Latvija, tu esi Latvija. Tātad, sveiki, mēs esam šeit ar Austriānu Lansmani, un mēs gribētu paprasīt, ko jūs domājat par šo pasākumu. Ir ok. Ir ok. Jā. Un vēl. Nospēlē normāli. Detalizētāk. Es neko neredzēju, stāvēju tur maliņā. Kā jums stāvējās? Augsti. Taisni? Tik augsti. Nē. Augsti? Augsti. Labi, pārdodu mikrofonu Robertam. Sveiki atkal, tātad Austri postāst šeit par savu brīnišķīgo iekārtu zeltaino. Tas ir jauns, viņš maksā ļoti dārgi. Viņš ļoti labi pušās. Es domāju, ka tev vajadzētu iepūst mazliet. Es atkāpšos. Ok. Ja nu sprāks. Es domāju, tas bija pietiekami profesionāli. Mēs Austrim paredzam nākotnē spēcīgu muzikālu karjeru. Paldies tev, Austri.
Paldies jums! Tu esi Latvija, tu esi Latvija. Nu jā. Mēs pašlaik atrodamies Valmieras Valsts ģimnāzijas gaitenī un esam satikuši divus ļoti respektablus jauniešus mūsu skolas, Mairu Loiko un Jāni Tolavišvilsu. Kaut kas uz to pusi būs. Nu, ar kādu nozīmi jums ir valsts svētkiem? Tas ir tāds ļoti simbolisks svētki. Tas, mans vairāk saistās ar ģimenes kopā būšanu un satikt savus tuviniekus un vienkārši būt kopā ar visiem un izjust šo svēku sajūtu. Un Jāni, ko tu saki? Tas tā vairāk tāds reliģisks jautājums drīzāk. Parasti jau valsts svētki, tas ir tāda sajūta, ka tu esi kopā ar tiem cilvēkiem, kas gandrīz pirms 100 gadiem tur salā ārā un cīnījās. Vai mēs to šodien spētu, es nezinu, bet mēs varam pateikt viņiem paldies un atcerēties šos cilvēkus. Skaidrs, kādi jums plāni šodien ir? Kā saka, cītīgi pamācīties vēl pēdējās stundiņas un tad doties tā sauktajās garajās brīvdienās 3 dienu. Es arī, kā jau teicu, pabūšu kopā ar savu tuvajiem un izbaudīšu valsts svētkus, ko mums piedāvā mūsu skaistā pilsēta, mūsu skaistā Latvija. Paldies par interviju. Tu esi Latvija, tu esi Latvija, tu esi Latvija, tu esi Latvija, tu esi Latvija. Domājam? Strādā? Gaisa labi, jā, make-ups, viss ir ok, labi. Tātad esam nonākuši no pirmā stāva otrajā stāvu gaitenī. Esam satikuši tādus divus ļoti literārus cilvēkus, kuri priekš Latvijas ir sagatavojuši dzejoli šodien. Es domāju, paklausīsimies viņos. Kur koki aug visstaltākie, kur mākoņi visbaltākie, kur putni dzied visskaļāk, kur zāle zeļ viszaļāk, dzimtenē. Kur avoti visdzidrākie, kur kovāņi visgudrākie, kur kaķi ņaud vismīļāk, kur zivis peld visdziļāk, dzimtenē. Kur vēli lec viselīgāk, kur melenes vismelīgāk, kur pļavas zied viskošāk, kur pasaulē visdrošāk, dzimtenē, savā tautā. Tāreiz teicis Pēteris Brūvers. Tātad esmu runājuši ar dažādu vecuma cilvēkiem. Es domāju, ka būtu pienācis laiks parunāt ar kādu vecāku skolnieku. Tātad šeit esam satikuši 12 klasnieku. Ko tu domā par valsts svētkiem? Ir ļoti forši, ka tāda vispār ir. Varbūt kādi ieradumi personīgi, ko parasti valsts svētkos? Piemēram, pie logu svecīt pieliek vakarā, jā. Arī himnus sanāk nodziedāt, jā, kaut kādās publiskos pasākumos. Ko tev nozīmē šī karodziņa nesāšana? Lentīti, jā. Es visu nedēļu jau nesāju lentīti, jā, kas var parādīt. Un kopumā, jā, arī kreklis šodien man ir speciāls tāds uzvilkts. Protams, es cenšos tā kā cienīt valsti un cienīt tās svētkus, tā kā, jā, es ieteiktu to darīt visiem. Paldies par interviju, jauka tev dienu. Paldies jums arī. Mēs ejam tagad pa pirmā stāvu gaiteni. Reku mums izstāst būs ideāls intervējuma persona. Esam intervējuši atkal dažādu vecumu cilvēkus. Tagad, kā jau saka, jaunatnē ir jāaug spēcīgai Latvijas tautai. Esam satikuši šeit 8. klasnieku. Jā, ideāli, labi. Ko tu domā par valsts svētkiem? Visu to labāko. Kādi ieradumi, ko pats varbūt dari vakarā, kā atzīmēs vai kā? Jā, mēs ar ģimeni atzīmēsim. Ko tu domā? Katram latvietim vajadzētu būt savas valsts patriotam? Es domāju, ka jā. Un izskatās, ka tev lentīt nav? Man uz kurkas ir. Ok, tad tas skaitās. Labi, paldies tev par interviju. Paldies. Esam nonākuši iespējams pie pašsvarīgākās skolas personas, skolnieka Toma Pleša un viņa vietnieces Annas. Tātad versīsimies pie viņiem. Ko jūs domājat par Latvijas valsts svētkiem? Latvijas valsts svētki ir svarīgi katram valsts pilsēnim, un katram viņi ir kaut ko īpaši, un katrs viņus sagaida citādi. Ko tu domā, Anna? Par svētkiem tieši par 18. novembri? Tieši par valsts svētkiem, kā vispārīgi, kā nedēļu. Es zinu, kā man vienmēr ir bijis tāds
divas domas, jo es nekad nezinu, man vienmēr ir sajūta, ka 18. novembrī ir jājūtās mazliet, neskumji, bet tas tā, ka tas tev baigi liek padomāt, un nav tāda šausmīgi lielā svētku sajūta arī tāpēc, ka tas ir novembrī, bet tā būtībā jau, man liekas, galvenais ir priecāties, jo, valsts svētki ir svētki. Jā, labi. Kaut kādi ieradumi, ko jūs darat valsts svētkos, īpaši 18. novembrī? Īpaši 18. novembrī. Tas varētu būt vienkārši sanāk visai ģimenei kopā, kopīgi apsēsties pie galda pārunāt visu to, kā ir bijis agrāk un kā ir tagad. Un saprast to, ka pasauli iet uz priekšu un arī Latvija iet uz priekšu. Un sajusties tā teikt tuvāk savai zemē. Es parasti ēdu rupmaizes kārtojumu katru gadu. Kā jums liekas, vai Latvijas pilsoniem vajadzētu būt patriotam 24/7? Jā, viennozīmīgi. Katrs mēs to patriotismu saprotam citādāk, līdz ar to ir grūti pateikt, vai patriotismu kā tāda arī nevar iemācīt, vai mēs to pieņemam, vai mēs to nepieņemam. Tas ir mūsu pašu ziņā. Lieliski! Paldies par interviju! Lūdzu! Esam nonākuši pie skolas svinības zāles, jeb aktu zāles. Es domāju, vajadzētu iet iekšā, apsieties, kas tur notiek. Vai viņš mērkaķis vai amplis, palaid puķīti pa dambi. Palaid vaļā zelta āķi, ko tu lūpā esi kampis. Palaid puķis. Labdien, Miķels Jānis Benešs, valsts ģimnāzija, 10. B klase. Tu te kaut kādu valsts svētku horeogrāfiju iemēģini? Es tā kā mēģināju, jā, bet mani pārtrauc, es skatos. Jā, mēs esam no VVGTV ieradušies tādu sižetiņu te taisam. Ko tu domā par valsts svētkiem Latvijā? Es domāju, tie ir ļoti vajadzīgi un katram viņus vajadzētu svinēt. Un arī atzīmēt. Tieši tā, un kādas šovakar plāni kaut ko atzīmēt? Es jau neatceros, kādu šovakar ir plāni. Labi, paldies tev par interviju. Es domāju, ka tev vajadzētu dejot tālāk. Nevec tu vēseli uz krampi, palaid puķīti pa dambi. Tagad dosimies iekšā pie mūsu vēstures skolotājas, iespējams lielākās skolas patriots un Latvijas skolotājs Amoliņas. Skolotāji, es vēlētos no jums interviju priekš skolas sižetu. Ko priekš jums nozīmē valsts svētki? Valsts svētki? Jā. Ne tikai kā 18. novembris, bet vispārībā. Visu tā nedēļa, tā teikt. Bieži vien ir tā, ka aizmirstās, kas mēs esam. Un svētku laikam liek sapurināties un apjaust, kas tad īsti mēs esam dzīvodam Latvijā. Un tā ir noteikti sajūta, ka Latvija ir ārkārtīgi skaista zeme, kurā mēs dzīvojam zem skaidrām debesīm, kurā ir miers. Un katrā ziņā tas ir laiks arī, kad es daudz biežāk piedomāju par patriotismu, par savu stāju, par to, ko es runāju, un bieži arī par to, ko es domāju. Bet lieliski, liels paldies jums! Lūdzu! Palaid savu, palaid puķīti pa dambi. Palaid savu puķīti pa dambi. Palaid savu, palaid puķīti pa dambi. Palaid savu puķīti pa dambi.